Sveicienu jums šeit no studijas Ventspilī. Sveicienu visā Latvijā. Kopā ar jums Gonda Porniece. 28. februārī piekdienā 1:00 valsts policija saņēma izsaukumu uz autoceļu Rīga-Ventspils, kur pasažieru autobusam bija aizdegusies aizmugurējā daļa. Uz A10 šosejas ekolainas autobus aizdedzies, veicot reisu starp Rīgu un Ventspili. Negadījumā neviena persona necieta. Valsts policija šobrīd turpina skaidrot notikušu apstākļus. Šis nav pirmais negadījums, kurā avārijas situācijā nokļūst pasažieru pārvadātāji. Ventspils komunālā pārvalde informē, ka 1. martā atklāts bērnu iekštelpu aktīvās atpūtas centrs Sapņu zeme Ventspils. Ko kā ieceri nebija izdevies realizēt pašvaldībai vienai, bet piesaistot privātu uzņēmēju ģimeni, projekts ir izdevies. Telpa kā tāda vispār nav, ir ļoti grūta vai ļoti dārgas, un tad mēs to projektu bišķi nolikām tā kā maliņā. Un tad radās iespēja, kad tā kā sakrita vienā laikā, kad tev parādās telpas, un tad mēs tā ar vienu soli, kad, ir tā kā, bet ļoti bailīgi. Bet tad, neatlika nekas, kā viss ātri ir jāpasūta iekārtas, un tad vairs nav atpakaļ ceļa. Lai investīcijas atbalstītu, ieceri saņēmusi pašvaldības izsludinātajā finansēšanas konkursā 25 000 eiro atbalstu, kas tiks izmaksāts katru gadu, 3 gadu periodā. Sapņu zemes veidotājai Lindai Alhimovičai šis ir jau 3. centrs Latvijā. Tuvākais atrodas Liepājā. Ir padomāts arī tā par vecākiem, kad ir stūrīts, kur pasēdēt un kafiju padzert, kamēr mazie skraida. Nav tā, tos bērnus noliet tur, un viņi tikai priekš bērniem, bet pieauguši arī var iet visur līdzi. Man patīk, ka tur uz tiem matračiem šļukt lejā. Es vairāk patīk lēkt ar mini pulku. Mēs kādu laiku nodzīvojām pa Vāciju, to Vācijā bija vai daudzās vietās šitādi līdzīgi visādi. Un tad vismaz tādā esam dzīvojam apakaļ Ventspilī, tad vismaz ir kaut kas līdzīgs kā bija. Visvairāk laika mēs pavadījām laikam te uz batutiem laikā jau. Tad visvairāk tikai ir pavadīts šodien. Iekštelpu bērnu aktīvās atpūtas centrs ar nosaukumu Sapņu zeme Ventspils no ielas nav pamanāms. Jāpietapa Jūras ielas 9. numura stūri, un tur pirmajā stāvā iekārtotas plašas telpas – 730 kvadrātmetru. Paredzēts, ka šeit vienlaicīgi varēs uzturēties līdz 80 cilvēkiem. Jaunais iekštelpu bērnu aktīvās atpūtas centrs būtiski papildinās izklaides piedāvājumu pilsētā, ko dēvē par mazuļiem draudzīgu, un pašvaldībai pat ir vesela programma, kā vidi pilsētā padarīt ērtu bērniem. Šeit būs interesanti no 2 līdz 12 gadus veciem bērniem. Mūsdienu mācību procesā arvien vairāk tiek ieviestas modernās tehnoloģijas, un pēdējā laikā skolotāji sāk izmantot mākslīgo intelektu, kas ļauj dažādot stundas, pasniedzot materiālu daudz interesantākā formātā. Pašiem pedagogiem ir grūti sekot līdzi visām jaunākajām tendencēm, tāpēc talkā nāk īpašas iestādes, piemēram, Ventspils digitālais centrs, kas regulāri organizē skolotājiem dažādus kursus digitālo jauninājumu apguvēji. 10. un 11. martā Latvijas pedagogi attālināti apgūs, kā savā darbā izmantot tādu programmu kā Magic School. Tur var veidot testus uzreiz. Ieraksti, ko tev vajag, norādi kādai klasei. Tur var norādīt vai 1., 2., 3. klase. Viņš pats pasaka tēmu, un viņš tev palīdz izveidot. Protams, jo vairāk informācija pedagogs sniedz, jo precīzāks būs šis rezultāts. Bet jā, šī platforma ir laba ar to, ka tā ir domāta tieši pedagogiem. Un viņā ir ļoti daudz dažādas funkcijas. Tie ir gan uzdevumi, gan plāni, gan stāstu veidošana, viss kaut kas cits vēl. Mūsdienās bērniem ir grūti uztvert informāciju mums ierastā veidā, tāpēc skolotājiem var noderēt spēles, ko viņi paši veido mācību materiālu pasniegšanai. Atkal skolotāji varēs izstrādāt savas spēles dažādiem mācību priekšmetiem. Un kā arī pasniedzējs pastāstīs, kā šo veidot digitālā formātā. Tas palīdz pedagogiem pasniegt dažādus mācību priekšmetus, dažādus uzdevumus caur spēlēm, kas jauniešiem varētu likties interesantāk. Interaktīvajā platformā Genial var veidot uzdevumus un izaicinājumus, kurus izpildot skolēni apgūst jaunu mācību materiālu un nostiprina iegūtās zināšanas. Interaktīvais formāts ļauj ieinteresēt bērnus un motivēt viņus mācīties. Mēs veidosim tādas kā izlaušanās istabas, uzdevumu sērijas, arī kas būs piemērots jebkuras jomas pedagogam.
Un varēs veidot šīs izlošanās istabas, lai bērni pēc tam var pildīt uzdevumus un tad saņemt to gala rezultātu, šo gandarījumu, ka viņi ir izpildījuši visus uzdevumus un izlauzušies, tikuši ārā no šī labirinta vai uzdevumu istabas. Tad mēs arī stāstīsim par drošību digitālajā vidē, kā ar bērniem runāt un kā mācīt par drošību digitālajā vidē. Mūsdienās tas ir ļoti svarīgi, jo arvien vairāk paliek viss digitāli. Līdz ar to mēs uzskatām, arī ir svarīgi to jau runāt ar bērniem, un tas nav tā, ka tas varbūt ir vienā stundā, bet par to var runāt jebkurā stundā. Pēc kursa beigām pedagogi saņems certifikātu. Detalizēta informācija var iegūt Ventspils digitālā centra mājaslapā. Novērtējot Ventspils sportistus, trenerus, sporta darbiniekus un entuziastus, koncertzālē Latvijas 17. reizi aizvadīta gada atzinības sportā ceremonija. Ventspilī šis ir liela jubileja gads. Kurzemes televīzija jau ir stāstījusi, ka Ventspils Olimpiskais centrs un basketbola klubs Ventspils šogad atzīmē 30 gadu jubilejas. Ne tikai milzu torte tika ēsta svinot Olimpiskā centra jubileju, bet arī domas priekšstādētājs Jānis Vītoliņš pasniedza pašvaldības atzinības rakstus Olimpiskā centra Ventspils ilgadējiem darbiniekiem. Aināram Zablovskim, basketbola halas, vieglatlētikas manēžas un ledushalas pārvaldniekam. Atzinības raksts pasniegts arī Ilmāram Veinsbergam, Pārvences sporta kompleksa pārvaldniekam un Pludmales volejbola stadiona pārvaldniekam. Tad, kad radās iespēja un Burkauska kungs mūs ar Aināru pieņēma šajā darbā, tad es šo dzīvesvietu arī samainīju un līdz šai dienai nenožēloju. Paldies Girtam Štekarkovam, kurš 28 gadus atpakaļ vienā sarunā teica, tu uzrakstīji iesniegumu uz pārvaldnieku vietu. Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidents Jānis Liepiņš pasniedza Latvijas Olimpiskās komitejas atzinības rakstu un pateicās Ventspils pašvaldībai par sadarbību veidojot tādu Latvijas sporta bāzi kā Olimpisko centru Ventspils. Ieradies bija arī Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis, kas sveica basketbola klubu Ventspils 30 gadu jubilejā pasniedzot zelta bumbu. Mūsu basketbola klubs var lepoties ar 10 valsts čempionu tituliem. Norūdīti un audzināti vairāk nekā 30 Latvijas valsts vienības spēlētāji, kā arī 10 treneri. Tradicionāli Ventspils sporta izcelības tika cildināts 9 nominācijās. Nominācijā mūža ieguldījums sumināts tika Juris Petrovičs. Un kā tas sanāca, ka tā Ventspilī tas mūžs nodzīvots? Patika. Es ir Ventspilīs. Man šī tā pilnīgi tā ir. Tā ir mana. Tā vieta, bet tu esi dzimis Ventspilnieks? Jā. Visi, Ventspilī, visi. Un kas bija tavi treneri? Ha? Kas bija tavi treneri? Treneris? Jā. Māris. Drīva. Jā, pie viņa sāks 67. gadā martā. Savu sportu viņš iegūst pārliecību. Dzīvē sasniegt kaut ko. Spējām savām. Nē, visi ir augstie čempioni. Lielie rezultāti. Bet tiem, kas ir gājuši, es zinu, cik caur nosauga. Māra, mana, Andra tagad, ja tie ir mērķtiecīgi dzīvē kaut ko sasniegt. Vienmēr ir paticis. Paticis ir tas darbs, paticis ir radīt kaut ko, iedot kaut ko, palīdzēt, izveidot cilvēku. Tas bija tāds mērķtīgs gājiens, jo man patika. Es jau atceros tad, kad arī vēl sportoju, man patika palīdzēt citiem, tur ar padomu, ar visu tā. Juris ir sporta skolas pārsvieglatlētikas treneris ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi. Sagatavojis daudzus Latvijas čempionus dažādās vecuma grupās, tostarp Rūtu Kati Lasmani. Rūta Parīzes Olimpiskajās spēlēs izcīnīja 22. vietu trīsstūrlekšanā. Nominācijā 2024. gada cerības sportā šogad Valters Liepājnieks, jauniešu futbola kluba Ventspils spēlētājs, kurš U19 izlases sastāvā ieguva Baltijas kausu. Nominācijā paraugs sportā Uvis Jānis Balīnstis, Latvijas hokeja izlases aizsargs un NHL komandas Florida Panthers spēlētājs, kurš kopā ar komandu izcīnīja Stanley kausu. Latvijas hokeja izlases sastāvā izcīnīja tiesības spēlēt arī 26. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā, un viņš ir atzīts par olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra labāko aizsargu. Nominācijā paraugs sportā 2024. gadā tas ir Ernests Zēbolts, Latvijas labākais BMX freestyle braucējs. Debitējot savās pirmajās olimpiskajās spēlēs Parīzē, viņš izcīnīja 8. vietu, bet Eiropas čempionātā bija 4.
Nominācijā Gada seniors mūsu Valdis Cēla. Pasaules čempionātā viņš izcīnījis zelta un sudraba medaļas, zelts, sudrabs un bronza arī Eiropas čempionātā telpās. Bet nominācijā Gada labākā komanda balva pasniegta basketbola klubam Ventspils, kuri 2024. gadā izcīnīja bronzas medaļas Latvijas basketbola līgā un 4. vietu apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā. Nominācijā labākais treneris Andris Kronbergs. Sporta skolas Spars, vieglatlētikas nodaļas treneris, viņš ir arī Brenda Džilianas apsītas treneris, bet Brenda Eiropas U18 čempionātā izcīnīja zelta medaļu krīsoļlekšanā. Nominācijā Ventspilnieku simpātija Artūrs Ausais, basketbola kluba Ventspils komandas kapteinis, viņš savas karjeras laikā komandu pārstāvēs 5 sezonas. Nominācijā labākā sportiste pirmoreiz piešķirtas 2 balvas. Rūta Karta Lasmane, Nacionālās koledžu sporta asociācijas čempionātā krīsoļlekšanā izcīnīja zelta medaļu ar Latvijas rekordu 14,47 metri. Rūta debitēja arī Parīzes olimpiskajās spēlēs, bet nominācijā labākā sportiste otra balva tika piešķirta Brendai Džilianai Apstītei, kas ir Eiropas U18 zelta medaļas ieguvēja trīssoļlekšanā rezultātu 13,18 metri. Neviena no sportistēm balvas pasniegšanas brīdī nebija Latvijā, bet nominācijā labākais sportists Kārlis Pauls Lasmanis. Lasmanis Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā izcīnīja 4. vietu Parīzes olimpiskajās spēlēs un ar savu smaidu atbruņoja ikvienu. Tas jau nav mans dzīves moto, tas ir vienkārši tāds mans sauklis, ko es saku, pasmaidiet, jo smaids neko nemaksā. Kurā brīdī tu sāki to teikt? Es nezinu, mēs te draugiem vienkārši smējāmies par to teicienu, jo viņš izklausās diezgan banāls, bet tad vienā brīdī viņš tā aizgāja, ka pašam vienmēr pasakot to jāpasmaid. Tev kuro reizi šāda balva var uzrakst labākais sportisks Ventspilī ir? Nezinu, kāds 3 vai 4 varbūt, kad jau ir. Es nezinu, grūti pateikt. Tad jāizbrauc mājās un jāsaskaita. Bet tiešām paldies Ventspilī par šo novērtējumu porši. Kā tev klājās? Ko tu dari? Neko, tagad beidzās atpūtas periods, jāsāk gatavoties sezonai, kas nav viegli, solīt pa solītim. Tie pirmie solīši parasti pēc, iesākot jauno sezonu ir paši grūtākie, tā kā daudz darba priekšā. Kāda ir tā sajūta, tā godīgi? Māsa runā no ekrāna, mammīte, tētis kāpj uz skatuves. Pilnīgi, es nezinu, tāds ģimenes pasākums. Galvenais, lai tās rozā brilles pēc zvaigžņu slimību nesaslimst tur kāds. Izstāst, kas tur notika? Neko, ar māsu un tēti kopā aizbraucām, uztaisījām tetovējumu. Kas uz tetovējumu rakstīts? Apzīmēs tur olimpiskie riņķi, tāpēc, ka mēs visi esam saistīti ar to. Un man rakstīts ir Parīze un Tokija, tētim tur Barcelona, Atlanta. Rūčukam Parīze, bet Rūčuks neuzlika rakstīgā riņķis, uzlika tā kā ir mums tāds kopīgs ģimenisks piedzīvojums bijis. Tagad mammai vēl kaut kur vajadzētu uztetovēt. Ceremonijas ietvaros notika ne tikai balvu pasniegšana, bet arī tika demonstrēta filma, atceroties 2024. gada nozīmīgākos notikumus Ventspils sportā, kā arī apmeklētājs priecēja dziedātājs Kris Noa ar grupu un kvartets The Stones. Ar šādiem jaunumiem iesākam darba nedēļu, kas jaunas Ventspilī zināsiet arī, ja skatīsieties mūsu rīt.